Mani sauc Kristiāns, man ir 20 gadi un man patīk zīmēt. Es zīmēju jau tik ilgi, kopš sevi atceros, zīmēju jau bērndārzā, zīmēju pamatskolā, zīmēju vidusskolā, zīmēju arī šobrīd atrodoties augstskolā. Pirmoreiz sāku iet Aluksas mākslas skolā, kad es vēl gāju bērndārzā, bet es nepabeidzu pirmo klasi, jo es biju slinks. Un tad es domāju dot savu otro iespēju un mēģināju atsākt iet mākslas skolā, mācoties pamatskolā. Un tad es pabeidzu pirmo klasi un tad es atkal aizgāju. Zīmēšana vidusskolā izpaudās tā, ka es ķēpāju zīmēt dažos ķiņķēziņus burtnīcās, kladēs. Pēc tam pieņēmu pirmo izaicinājumu sev un mēģināju uzzīmēt pirmo portretu. Un tad arī tā arī viss sākās. Zīmēšana tas ir kaut kas vairāk. Tas nav vienkārši paņem zīmu, paņem lapu un vienkārši uzzīmē kaut ko pieliec pie sienas, lai skaisti izskatās. Zīmējot, es izlieku sevi, es izlieku, piemēram, kādu sāpi vai emocijas. Šobrīd es studēju Vidzemes augstskolā, studiju programmā komunikācija un sabiedriskās attiecības. Nekad nebiju domājis, ka es atnākšu uz studiju programmu, kurai ir jebkāda saistība ar komunikāciju, jo vēl mācoties vidusskolā es biju ļoti kautrīgs, taču tagad es varu apgalvot, ka šo kautrību esmu pārvarējis. Manuprāt, ikvienam savā dzīvē vajag kaut ko darīt, vajag pilnveidot sevi, vajag kaut un attīstīties, jo ja cilvēks neko nedarīs, viņš arī nevarēs veicināt to izaugsmu sevi un nevarēs parādīt un pierādīt sevi citiem. Un ja tu kaut ko dari un ja tev ir tā iekšā tā sajūta, ka tev gribas padoties, nevajag. Jo var būt tā, ka tu paliec savu iespēju garām un tev vairs nebūs otrās iespējas. Būs jau par vēlu, un pēc tam tu pats to nožēlosi. Vajag sevi pārliecināt, pirmkārt jau sevi, jo kurš gan cits var likt tev kaut ko darīt, ja ne tu pats.